Tā nu esam atpakaļ, un nākamajās minūtēs dosimies uz kādu augstākās izglītības iestādi, kurā tiek apmācīti dispečeri gan Latvijas gaisa satiksmes vajadzībām, gan nozares uzņēmumiem citviet pasaulē. Tāpat šeit tiek apmācīti aviācijas tehniķi un loģistikas speciālisti. Bet par ko mums ir vislielākais prieks, pavisam nesen šo skolu absolvēja pirmie piloti, kas nu pat jau uzsākuši arī avio pārvadājums Latvijas Nacionālajā aviosabiedrībā. Dodamies uz skolu. Rīgas Aeronavigācijas institūts ir viena no vecākajām augstākās izglītības institūcijām Latvijā. Mēs tajos ilgajos un garajos gados, kopš esam strādājuši, mēs esam sagatavojuši apmēram 40,000 speciālistus dažādās specialitātēs, dažādās jomās, gan aviācijā, kas saistīta ar aviāciju, kas saistīta vispār ar transportu, ar gaisa transportu, ar sauszemes transportu, ar jūras transportu. Tas ir sadalīts divos tādos lielos virzienos. Viens ir ar aviāciju saistīti, ciešāk saistīti, un otrs ir ar vairāk ekonomiskais virziens un vadības virziens. Ekonomikas un vadības virziens nozīmē to, ka skolā tiek sagatavoti gan loģistikas speciālisti, kas prasīs izplānot visefektīvāko maršrutu kravas transportēšanai, neatkarīgi no tā, kāds transporta veids tiks izmantots. Šie cilvēki tiks sagatavoti kā dažāda līmeņa vadītāji un vienlīdz sekmīgi varēs iekļauties jau esošā kompānijā vai arī dibināt jaunu, savējo. Taču mūs, protams, vairāk interesē aviācijai pietuvinātās lietas. Un izrādās, Rīgas Aeronavigācijas institūts sagatavo nevien aviācijas tehniķus un gaisa satiksmes vadības dispečerus, bet arī pilotus. Turklāt pilotus, kas jau šodien pārvadā, piemēram, Nacionālās aviosabiedrības pasažierus. Tas ir, protams, vairāk tās sapņu profesijas, tie ir mehāniķi, tie ir arī elektroniķi, tie ir dispečeri un visbeidzot arī piloti, kas ir mūsu tāda pēdējā svaigākā programma, kur mums šogad arī pirmie abiturienti ir, kas jau lido. Pēc Air Baltica pasūtījuma mēs esam sagatavojuši jau 8 pilotus. Daļa no viņiem jau strādā un darbojās komercreisos. Turklāt tie ir piloti, kas, protams, izturēja ārkārtīgi pamatīgu atlasi, taču uzsāka mācības tikai ar sapni par pilotu profesiju. Šobrīd vienīgie, kas piedāvājam tik tiešām līdz gala licences saņemšanai, ar ko tad šis cilvēks var iet uz aviokompāniju un pieteikties darbā un uzsākt veiksmīgi šo karjeru. Bet, kas interesanti, pilotu apmācība tikai daļai notiek šeit, Rīgā. Būtisks apmācību kurs tiek aizvadīts saulainajā Miami. Iemesls tam ir ārkārtīgi racionāls. Protams, ka tā ir lētāka degviela, pat vairāk nekā uz pusi lētāka degviela. Tur ir vismaz 300 saulainu dienu. Tur studenti var labi mācīties, apgūt lidošanas iemaņas, bez tam tajā mūsu pilotu skolā ir nepieciešamā iekārta, lidmašīnas, helikopteri. Un līdz ar to tās visas izmaksas samazinās, arī apkopes izmaksas samazinās un dzīvošana tajā vietā arī būtībā pat ir lētāka nekā šeit. Tā kā kopumā sanāk tādā lielai programmai, apjomīgai sanāk ieguvums. Turklāt institūtā ir iespēja iziet gan tā saucamos kursus, kas sniedz konkrētās profesionālās zināšanas, taču var mācīties arī ilgāk un papildus amata prasmēm tikt arī pie bakalaura vai maģistra grāda. Koncepcija ir tāda, ka mēs dodam augstākās izglītības diplomu attiecīgajā specialitātē, bet bez tam vēl arī praktiskās iemaņas un zināšanas noteiktā specialitātē. Tātad pilotu zināšanas, dispečeru zināšanas, respektīvi gaisa kontrolas jomā, kā arī tehniskās eksploatācijas jomā. Mūsu programmu arī tā īpatnība ir tāda, ka mēs esam orientēti uz vairāk uz tādām praktisko mācību sastāvdaļu. Un tāpēc arī mūsu studenti ir aicināti tie, kam taisni interesē iegūt vairāk šos darba iemaņas un pēc iespējas ātrāk nokļūt savā
izredzētajā darba vietā. Vesels 30 dažādus kursus piedāvāt tiem, kas negrib gari un plaši mācīties bakalauru vai tehniķu vai maģistra programmās. Esam droši, ka kādā no nākamajiem raidījumiem varēsim iepazīties arī ar pilotiem, kuri jau vizina nacionālā pārvadātāja pasažierus, kā arī varēsim pastāstīt par jauniešiem, kuri pabeidzot Rīgas Aeronavigācijas institūtu, sameklējuši sev labu darbu citvietu nozarē. Bet skolā nejauši sastaptais Gins, ko biežāk sastopam lidostā Rīga, tur viņš dienas aizvada Virzemes apkalpošanas departamenta vadītāja amatā, gūstam apstiprinājumu tam, ka šī skola dod iespēju mācīties lietas, kas reāli nodar reālā darbā. Tad, kad es atnācu šeit mācīties, es zināju, ko es gribu mācīties. Es tajā laikā jau strādāju tādā vidēja līmeņa vadošā amatā vadīt cilvēkus. Man bija saskara ar budžetu veidošanu, man bija jāplāno budžets nākošam gadam. Jādara tie darbi, kas ir nepieciešami tādam vadošam personālam, kas vada darbinieks. Kā rezultātā es atnācu šeit ar zinātnēkāru sajūtu. Es biju ļoti, ļoti izsalcis pēc zināšanām, es zināju, ko man vajag. Un ļoti apzināti to arī ņēmu. Zināšanas, kuras ir iegūtas caur šo augstskolu, to pārliecību par saviem spēkiem. Nevaram nepieminēt, ka institūtam ir arī labi panākumi zinātniskajā darbā. Turklāt ļoti labi izveidojusies arī starptautiskā sadarbība. Pat pagājušajā gadā mums bija tāda interesanta konference, zinātniskā konference, kas tika organizēta uz mūsu institūta bāzes no Starptautiskās civilizācijas aviācijas organizācijas ICAO. Eiropas reģionālās aģentūras direktors Almeida piedalījās tajā konferencē, un viņš novērtēja labi mūsu programmas, ne tik vien aviācijas, varētu teikt, kontrolas jomā, bet arī aviācijas vispār jomā. Мы сотрудничаем с такими известными организациями, Европейская организация Евроконтроль, другая организация, скажем, государственное предприятие аэронавигация, Казаэронавигация, Республика Казахстан, и с другими предприятиями. Здесь мы решаем вопросы по совершенствованию методологии и методики подготовки специалистов в авиационной сфере. Это диспетчеры, это специалисты по связи, это другие специалисты авиационные. Это первое направление основное. Второе основное направление – научное производство, как я уже сказал. Здесь мы разрабатываем проекты по заказу авиапредприятий. Pēdējais, ko mēs tagad darām, mums ir ļoti laba sadarbība ar Kazahstānas republiku, ar Kazahstānas aeronavigāciju. Mēs tagad pēdējā laikā viņiem esam sagatavojuši 400 speciālistus dažādās nozarēs, kas saistīti ar aviāciju. Un bez tam piedalāmies arī zinātniskajā darbā, Kazaero projektu, kas saistīts ar ģeodēziskās sistēmas ieviešanu šajā jomā. Lieki piebilst, ka šī izglītības iestāde nodrošina arī ērtus sadzīves apstākļus un labu infrastruktūru visu lielo zināšanu apgūšanai. Un gribas ticēt, ka šī nebija pēdējā reize, kad mēs apmeklējām Rīgas Aeronavigācijas institūtu. Bet nu gan pienācis laiks atbildēt uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Atzīsimies, pēdējo mēnešu laikā esam saņēmuši nevienu jautājumu, kas saistīts ar apdrošināšanu. Tā arī Sarmīte šobrīd ir neizpratnē, kādēļ ceļojumam polisi viņa var iegādāties gan par 2, gan 52 latiem. Tas arī būs pirmais jautājums, ko skaidrosim.